Mēs veidojām radio raidījumu, kurā intervējām sabiedriski aktīvus jauniešus, vairāk uz politisko ievirzi un vides jautājumu aktīvistus. Mums šis bija ļoti svarīgi tieši tādēļ, ka tas ir arī tas, par ko Aizstāvības akadēmija iestājās. Un mums ļoti patīk šī misija un ir ļoti tuva. Nevelti mēs piedalījāmies Aizstāvības akadēmijā, un tādēļ mēs nedaudz vēlējāmies arī paturpināt šo jauniešu iesaisti vides jautājumos un politisko aktīvismu. Tādēļ intervējām arī tieši šādus jauniešus. Es un mana grupa, mēs esam diezgan vienoti par mūsu iegūtajām atziņām kursa darba izstrādes laikā. Un tās visas bija saistībā ar to, ka ir nepieciešams runāt par šīm tēmām. Un pat, ja tu nepiekrīti katram viedoklim, ko tu dzirdi, tas tev palīdzēs izveidot savu turpmāko viedokli. Un šādas tēmas, kuras ir tik aktuālas un svarīgas, ir jāceļ gaismā. Man kā pozitīvākais no visa kursa darba izstrādes un arī visas Aizstāvības akadēmijas ir noteikti tas, ka es iegūtu tik lieliskus sarunu biedrus un iesaistījos interesantās diskusijās. Noteikti pavēra manu interešu un zināšanu loku, kā arī man ļoti patika sadarbība ar mūsu mentoru, jo viņi ir tikpat lielisks cilvēks kā jebkurš cits Aizstāvības akadēmijas dalībnieks vai organizators. Man pilsoniskais aktīvisms šķiet tikpat pašsaprotams, kā no rīta piecelties, iet uz darbu, uz skolu un tā tālāk, jo mēs esam tie, kas veido savu sabiedrību. Un kas iedvesmo tevi?